Čau, čau visiem! Atkal satiekamies YouTube kanālā, un šodien gribētu atkal pastāstīt svarīgu informāciju, kad es 16. martā mēģināju izvest, savējo brīvo naudu, un šeit precīzi varam redzēt, ka 16. martā šī gadā es uz savējo kontu izvedu 54 eiro, un kaut kur 2 stundu laikā man atnāca uz manu kontu. Pats galvenais gribēju pastāstīt arī, protams, parādīt precīzi, kā šitā kompānija nešmaucās, kad viņi 100% strādā, un ka jums vajag visu naudu izvest no šitās te kompānijas, un viņi godīgi, izmaksā visu mūsējo naudu. Un otru lietu, ko es gribēju šodien vēl pastāstīt, kad es uz šī dienā jau esmu investējis 400 eiro, no kuriem 314 eiro jau stāv, manos 2 līgumos. Un drusku zemāk varu parādīt, kuri vēl nav redzējuši manus iepriekšējos video ierakstus. Pa šitiem 5 gadiem esmu jau nopelnījis 100 eiro. Es sāku investēt šī kompānijā 5 gadus atpakaļ, un, lai, nezaudētu daudz naudas, es šī kompānijā pirmo reizi investēju 10 eiro, un 6 mēnešus pamēģināju šito kompāniju un pārliecinājos, ka šitā kompānija ir droša, un katru mēnesi, palielināju savas investīcijas. Un kā jūs redzējāt, jau šodien jau esmu investējis brīvo naudu 400 eiro. Žēl, ka šodien nevaru parādīt, kā notiek tas process, tās investīcijas, jo jaunie līgumi, šī kompānija vēl nav. Vienīgais es jums varu parādīt, kad man strādā 2 līgumi, kas beidzās pēc 5 dienām, un otrs pēc 27 dienām. Un šitie 2 projekti man ir uz 11% uzlikti. Un šeit varam redzēt, ka pirmais līgums ir noslēgts uz 350 eiro, un otrs līgums bija noslēgts uz 280 eiro. Tā, nospiežām otro aili, kur ir rakstīt investīcijas. Un šeit ar sarkaniem burtiem ir rakstīts, ka visi, līgumi ir izpirkti, bet par šito nevajag uztraukties. Viņš var, šodien vai arī pēc nedēļas atjaunoties un turpināt, investēt šī kompānijā. Parasti
gada sākumā tā visi jaunie līgumi, kā teikt, ļoti, ļoti ātri izpērk. Un arī, protams, ka ļoti šodien gribētos vēlēties, lai jūs, kuri skatās šito te YouTube kanālu manējo, un uzrakstāt komentāros, ko jūs domājat par šito kompāniju, un kurās kompānijās jūs, kā teikt, investējāt, kurās jūs investējāt, kā teikt, varbūt citās kompānijās. Es varu varbūt arī izskatīt jūsu projektus un uztaisīt, kā teikt, drusku reklāmu. Un tas arī būtu laikam viss, ko es gribēju šodien pastāstīt. Un ļoti, ļoti gaidīšu jūsu komentārus. Čau, čau!